Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts. Salamana pamācības, 11. nodaļa, 25. pants. Māte ir tikai rūpējusies, lai mājās viss ritētu gludi. Viņa domā, ka neko nav padarījusi. Tomēr tas tā nav. Viņas vārds varbūt nav dzirdams pasaulē, bet tas ir rakstīts Jēra dzīvības grāmatā. Māmu, tavas rūpes nav tikai rūpes. Debesīs redz tās un novērtē. Šodien atceries, ka kopā ar Dievu veicot šos ikdienas niecīgos pienākumus, tavs vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Ko nozīmē vārdi tava dvēsele tiks stiprināta un vārdi tu pati tiksi veldzēta? Uzticams ir tas, kas apsolīs. Vēstule Ebrejiem 10. nodaļa 23. pants. Ja Dievs ko sola, viņš to arī darīs. Ja jūties izsmelta, vāja, nogurusi, lūdz, lai Kungs tevi stiprina un atveldzē tavu sirdi. Viņš tevi dzirdēs. Viņam ir 1000 veidu, kā tieši tevi atvieglināt. Varbūt kāds tevi īpaši iepriecinās, varbūt tā būs kāda iedrošinoša ziņa. Iespējams, tavs bērns izdarīs kaut ko tādu, kas liks tev smaidīt. Un, protams, ir vēl daudzi citi debesu Tēva mīlestības apliecinājumi. Kādi Dieva iepriecinājumi un varbūt pat brīnumi sagaida tevi jau šodien? Dodies dienas gaitās, ticībā un vakarā slavē Kungu par visām šīm šodienas dāvanām. Šodien ieklausies māmas Agneses domās par iedvesmas pērli. Diena no dienas it kā viens un tas pats – brokastis, pusdienas, vakariņas, skolas darbi, pulciņi, nopietnas sarunas un ne tik ļoti nopietnas, mājas uzkopšana, plānošana, drēbes, trauki, vakara sarunas. Svarīgas lietas nomaina citi svarīgi mirkļi, un tik ļoti gan mazais, gan nu jau lielais bērns vaktē, vai mammas acis viņu redz, pamana, novērtē, jo ir tik svarīgi būt ieraudzītam šajā pasaulē. Ja tā nav, tad tiek saukts: mammu, skaties, vai redzēji? Tik ļoti es saprotu un jūtu, kā man uzticas un mani gaida. Diena no dienas it kā viens un tas pats – rutīna, pienākumi, bērna vajadzību piepildīšana, jā. Bet foršā rutīna ir tā, kas palīdz bērnam augt ar šo labo sajūtu. Es zinu, ka mani sagaida. Es zinu, ka varu uzticēties.